Kas ir varbūt tādas neparastākās lietas, kuras jūs esat krāma kambarī apmainījuši? Oi, nu tas ir katram pilnīgi savs. Tas tāpat kā mums ir arī nenovērtēto lietu muzejs, kur mēs vēlāk dosimies, un tur katram tā lietiņa, un kas pieķer aci vai paliek sirdī, ir pašam sava. Man, piemēram, krāma kambars personīgi ļoti patīk. Es te esmu dabūjis daudz visādas foršas lietas. Man ir maza meitiņa šobrīd, un pagājušajā nedēļā es dabūju viņai Barbijas mašīnu, džipiņu. Tikai tas bija tāds baigi foršais. Un arī vēl pagājušajā nedēļā. Man liekas, par tiem pašiem cilvēkiem, kas bija atveduši to džipiņu, viņi bija atveduši arī tādu ļoti skaistu mazu bērnu kosmētikas galdiņu. Un tad viss mūsu kolēģītes arī ļoti priecājās redzot to kosmētikas galdiņu. Pilnīgi varēja redzēt, kā tā mazā meitenīte sirsniņā par to arī jūsmo.